Meditācija. Rodiet to, ko jūs darāt vislabāk. Aizveriet acis, veiciet vairākas dziļas ieelpas un izelpas. Iedomājieties vienu vai vairākus cilvēkus, kuriem veicies vairāk nekā jums, par kuriem jūs parasti domājat, viņi ir apdāvinātāki un viņiem ir vieglāk visu sasniegt. Iedomājieties, ka šie cilvēki stāv jūsu priekšā. Jūs viņus ļoti labi un skaidri redzat. Ja jums pret viņiem ir kādas negatīvas emocijas, nepatika, dusma vai skaudība, iedomājieties, ka starp jums un šiem cilvēkiem veidojas augsta violetās liesmas siena. Kurā vienā momentā sadeg visas disonētās enerģijas. Kad liesma pazūd, jūs redzat šos cilvēkus maida. Viņi labvēlīgi uz jums skatās un patiesi vēl jums veiksmi. Domās jūs arī viņiem vēlāt veiksmi un virziet no savas sirds siltuma un mīlestības plūsmu. Tagad domās atvadieties no šiem cilvēkiem un iedomājieties, ka viņi aiziet. Lūk, viņi jau ir projām ļoti tālu, ka viņu silueti kļuvuši pavisam niecīgi, un jūs viņus redzat caur miglu. Un nu jau viņi tālumā izgaisa. Jūs palikāt vienatnē. Jūs esat pilnīgi aizsargāti.
jūs ne no kā nebaidāties. Jūs jūtaties mierīgi un komfortabli. Lai sajustu lielāku drošību, jūs varat domāt sevi ievietot baltā vai zeltītā gaismas kokonā. Virziet visu savu uzmanību sevī iekšienē. Sajūtiet pēc iespējas spilgtāk. Jūs tagad esat vieni, jums blakus neviena nav. Tagad iedomājieties, ka ne tikai blakus, bet arī vispār pasaulē neviena cita nav, izņemot jūs un jūsu dievišķo ģimeni. Domās savienojieties ar savu dievišķo centru. Domās pie sevis sakiet: es esmu unikāls cilvēks. Es esmu vienīgais savā būtībā. Visā pasaulē nav neviena tāda kā es. Es esmu unikālu spēju un talantu nesātājs. Tagad es apzinos un atklāju šos talantus un spējas, kas padarīs mani par laimīgu, bagātu un veiksmīgu cilvēku. Tagad ātri, īpaši nedomājot, atbildiet sev uz jautājumu, kurš darbs jums padodas vislabāk nekā citiem cilvēkiem. Ja atbilde neatnāk uzreiz, tad beidziet šo vingrinājumu un nodarbojieties ar citām lietām. Iespējams, ka atbildi jums atnāks no zemapziņas vēlāk. Ja tas nenotiks, tad atkārtojiet šo vingrinājumu vēl un vēl. Sāciet nodarboties ar to lietu, kuru noteicāt sev kā veiksmīgāko un labāko pār citām, pēc iespējas ātrāk. Un tagad veiciet lēnu dziļu ieelpu un ar smaidu atveriet acis.